Ir kāds rituāls, bez kura neiztiek gandrīz neviens makšķernieks copas dienā, un tās ir kafijas. Tāpēc šodien mēs esam ciemos pie mūsu draugiem Rocket Bean. Čau, Vilmar! Čau, Gunār! Tu esi makšķernieks, bet tavu vārdu tajā Garmin Predator Cup listē es kaut kā neredzēju. Kāpēc tā? Es esmu makšķernieks, tiešām patīk makšķerēt un makšķerēju jau kādus gadus 10. Bet tas, ko vismaz uz šo dzīves periodu es sev esmu nodefinējis, ka makšķerēšana man ir relaksācija un atpūta. To nevar savienot ar sporta režīmu. Man pietiek problēmas un jautājumi un stress, ko risināt ikdienā, tāpēc makšķerējot es gribu atpūsties. Par atpūtu šodien arī vairāk parunāsim nekā par sportu, tāpēc ķeramies pie lietas. Tu mums varētu izstāstīt, kas ir nepieciešams makšķerniekam laivā, ja viņš vēlas dzert nevis termosa kafiju, nevis benzīntanka kafiju, bet izbaudīt dienu, izbaudīt dabu un izbaudīt arī kafiju. Tad par kafijas dzeršanu laivā, tur mēs droši vien, ka varam izšķirt vairākas kategorijas cilvēku. Vispār kā to kafiju lieto kādam, tā kafija ir vajadzīga tikai, lai noskalotu sviestmaizi, respektīvi dabūt lejā, ir pilnīgi vienalga, kā tā kafija garšo. Kādam vajag tikai kofeīnu, savukārt ir kategorija cilvēku, kuriem kafija ir baudījums, rituāls, viņš mēģina atrast jaunas, nepiedzīvotas garšas un gūt kaut kādu kaifu no tā. Ja mēs runājam par to trešo baudītāju kategoriju, tad pilnīgi noteikti tā kafija jāpagatavo tieši pirms dzeršanas. Un par pagatavošanu es domāju ne tikai apliešana ar ūdeni, bet svarīgs process tajā visā ir kafijas samalšana. Tā ir tad viena no lietām, kur tiešām var ļoti vienkārši pacelt to kafijas baudīšanu citā līmenī, ir samaļot kafijas pupiņas tieši pirms lietošanas, nevis pērkot samaltu kafiju jau iepriekš. Lai mēs dabūtu karstu ūdeni, mums būs vajadzīgs primus. Izvēlamies savas iecienītākās kafijas pupiņas, savu mīļāko kafijas grauzdātāju. Lai mēs varētu kafijas pupiņas samalt, mums ir nepieciešams kafijas dzirneviņas. Noteikti ērts un foršs veids, kā to darīt, ir izmantot manuālās, jeb rokas dzirneviņas, kas, šādas te konstrukcijas iekārtas visiem makšķerniekiem ir labi pazīstamas un kustības ir atstrādātas. Cik gultņi tur ir? Tai spolītei? Šai spolītei ir noteikti vismaz 2 gultņi. Šodien mēs pagatavosim kafiju mokas kanniņā. Mokas kanniņa ir pasaulē viens no plašāk pazīstamajiem kafijas pagatavošanas veidiem. Lai mēs pagatavotu kafiju kvalitīvi, ir svarīgi ievērot kafijas un ūdens attiecību, respektīvi. Katram pagatavošanas veidam ir kaut kāda sava zelta recepte. Šeit es izmantošu 330 ml ūdens un apmēram 16–17 gramus kafijas. Bet ja bišķiņa ar tiem gramiem nošāv greizi, gan jau nekas ļauns nenotiek? Nē, pilnīgi noteikti. Tas nebūs nekas ļauns. Vienkārši atkal tas stāsts par to, par kvalitāti un par atkārtojamību kvalitātes. Ja tu gribi baudīt tikpat garšīgu zandaru, kā baudīja vakardien, tad visticamāk tu mēģinās atkārtot to recepti pēc iespējas tuvāk tam veidam, kā tu to darīji vakar. Tā tad zemē ar līdeciņu nāk ārā. Tā vienkārši ir laba 7000 spoli, tāpēc tu nejūti, ka tur ir baigais monstrs galā. Jā. Trofeja, jā. Kā mēs šeit runājam tiešām jau par to līmeni, kad mēs saucam tos par cilvēkiem baudītājiem. Tā nav pirmā nepieciešamības prece vai vienīgais un pareizais veids, kā baudīt kafiju. Kafija ir jābauda tā, kā tev garšo. Tā kā aiziet tušgaitā, ka man liekas, ka zivs ir norāvusies, aizgājies, tad es esmu samals. Ja? Var vairs nemalt, jā. Tā. Kafiju pildam iekšā. Mūsu iekārtā. Liekam virsū mokas kanniņu, pieregulējam liesmu. Tikmēr vēl gar kantītēm var pamētāt, kamēr vārās, ne? Gar kantītēm var pavārīt, bet, gar kantītēm var pamētāt, bet tas kafijas gatavošanas process ir jāuzmana, jo, kā jau es teicu, ir svarīgi tādi parametri kā ūdens un kafijas attiecība, bet arī temperatūra, kurā kafija tiek pagatavot, arī būtiski ietekmē kafijas garšu. Un šeit ir svarīgi dozēt to temperatūru, jo mēs negribam viņu ļoti strauji uzvārīt un dabūt 100 un vairāk grādus, kas izcels varbūt ne tās labākās kafijas garšas. Mums ir jānoķer mirklis, kad mēs redzam, ka šo te caurulīti sāk nākt ārā kafija. Un tajā brīdī, kad tā ekstrakcija sāk notikt, vai tas spiediens ir parādījies un spiež cauri kafijai karsto ūdeni, mums tas deglis ir jānogriež nedaudz mazākā jaudā, lai tas process nav baigi brutāls. Lūk, kur mēs redzam, ka mums ir pirmās pazīmes par kafiju parādījušās, tad mēs liesmu mēģinam
uzregulēt vājāku, lai tā ekstrakcija ir vienmērīga. Nu, lūk, mēs redzam, ka sāk jau putot, tāpēc mēs griežam degli pilnībā nost. Kā ir patiesībā ar copi, kafiju un karstu vasaras dienu. Nu, kurš gan gribēs vārīt kafiju, tad, kad ārā ir plus 30 vai plus 32. Tāpēc ir augstie kafijas dzērieni, ko ir pavisam ērti un vienkārši dzert laivā. Šis ir viss iecienītākais produkts mūsu sortimentā. Nezinu, kāpēc. Bet, Man liekas, ka ir nosaukumi, bet pastāst vairāk. Nosaukums Maģiskais kaķēns ir vēsturiski mums iegājies jau kādus gadus 6-7, mēs viņu izmantojam. Un tiešām mūsu kafijas grauzdātava un kafijas produkts pēc šī nosaukuma tīri labi atpazīst jau visā pasaulē. Klau, pirms mēs baudam kafiju, nepajautāju tev vienu ļoti svarīgu jautājumu. Kāpēc Rocket Beans ir tik cieša sakaba ar makšķerēšanu? Droši vien tāpēc, ka mums pašiem lielai daļai Rocket Bean komandas tā makšķerēšana patīk un makšķerēšana ir lipīga, kā tu labi zini. Teiksim, ja kāds uzņēmumā sāk ar to nodarboties diezgan kaislīgi un aizrautīgi un iedvesmo pārējos, nu tad šobrīd jau mēs varam teikt, ka mūsu uzņēmumā ir vairāki džeki, kuriem ir laivas, vairāki džeki, kuri braukā regulāri uz ārzemēm copēt. Un skaidrs, ka tā komūna, makšķernieku sabiedrība viens otru pazīst un atbalsta kaut kādās lietās. Un mums, kā kafijas kompānijai, protams, primārais mērķis, ko mēs esam nodefinējuši pirms 16 gadiem, ir tas, ka mēs gribam celt kafijas kultūru Latvijā un Baltijā. Tad mums, kā individiem, kā personībām, kā cilvēkiem, kuriem patīk makšķerēt, gribās, lai mēs to varam darīt arvien kvalitīvāk un foršāk. Un, kā tu teici, copa bez kafijas ir tāds ļoti reti sastopams pasākums. Un tāpēc cenšamies atbalstīt makšķerēšanas sacensības tieši ar foršu garšīgu kafiju. Forši. Izcila kafija, izcils pasākums makšķerniekiem. Labākie sadarbojas ar labākiem, pareizi? Precīzi. Priekā. Un ar jums mēs tiekamies 19. un 20. augustā tieši Raides.